21. gadsimta filmu izlase. Kopā ar Telekom televīzijas video nomu mēs veidojam nākamo sadaļu, un tā saucās 21. gadsimta filmu izlase. Tātad tās ir filmas, kas ir atrodamas šajā Telekom televīzijas video nomā, un šoreiz komponists Artūrs Maskats ir mūsu viesis un pievienos kādu sev īpašu filmu. Kas tā ir par filmu un kāpēc tāda izvēle? Nu, te varbūt varētu runāt drīzāk par režisoru, kurš, man liekas, ir ārkārtīgi pazīstams visas pasaules kino kontekstā. Tas ir gan Amerikā, gan Eiropā. Un viņš, būdams amerikānis, tomēr ļoti mīl filmēt Eiropu. Un tas ir Vudijs Allens, kas uzreiz saistās, manuprāt, ar noteiktu dzīves uztveri, ar noteiktu humoru uztveri, ar noteiktu attieksmi pret kaut kādām klasiskām vērtībām, un tā pašā laikā, būdams jau diezgan dzīves klasiķis, varētu teikt, filmēdams jau diezgan sen, vismaz 30 gadus, Vudijs Allens visu laiku iemanās būt viņa virspusē, un viņš ir ne ar ko nesajaucams. Un vienmēr sapulcē brīnišķīgu aktieru komandu, un pats raksta arī scenārijus. Viņš ir tātad vienā personā, faktiski pilnīgs filmas autors, un arī bieži pats arī tās filmās piedalās. Un man pēdējos gados ir brīnišķīgu sajūtu radījusi Midnight in Paris, Pusnakts Parīzē. Manuprāt, pilnīgi fantastisks Parīzes atspoguļojums no šodienas skatu punkta ar ārkārtīgi vieglu, šarmantu un tādu viegli nostalģisku pasaules uztveri, atskatoties atpakaļ gan uz 30. gadiem, gan uz 19. un 20. gadsimta mīju Parīzē, kad Parīzē vienmēr ir mutļojas mākslas, tāda dzīves baudīšanas, izjūtu tveršanas tāda aura, un to Vudijs Allens brīnišķīgi prot aizvadīt līdz mums. Es to filmu skatījos laikam 3 reizes. I had a private detective follow him. And what happened? I don't know. The detective agency says the detective is missing. Roma man ir tikpat tuvu pilsēta kā Parīze. Parīzē varbūt esmu bijis vairāk, Romā drusku mazāk, bet arī pietiekami daudz, jau vairāk kārt. Un tas ir vēl viens kultūras ceļojums, tātad Romai ar mīlestību, bet tā ir nākošā Vudija Allena filma pēc Parīzes filmas. Un viņa varbūt nav ar tik lielu kultūras kontekstu, viņa ir vairāk tāda situācija komēdija, bet viņš nepretendē uz tādu dziļu, varbūt mākslas un tādu mākslas situāciju, kultūra vēstures vispār. Viņš vairāk vienkārši bauda un smējās par pasauli un pasmēja par viņu labsirdību. Jā, man arī sajūta, ka viņš jau ir sasniedz tādu līmeni, ka viņš var atļauties visu un vienkārši rotaļājoties kaut ko dara. Un, ja vēl kādam citam sagādā prieku, vai ne, tad man stāstīja Valentīna Freimane, mūsu izcilā kino grandām, kurai ir arī ļoti tuvu Vudija Allena pasaule. Viņa man stāstīja brīnišķīgu anekdoti nesen par Vudiju Allenu. Un tā anekdota ir tāda. Pēc 100 gadiem satiekās 3 kinorežisori. Viens vācietis, viens krievs un Vudijs Allens. Un viņiem tiek uzdots jautājums, kādu viņi iedomājas savu dairadu pēc 100 gadiem. Uz ko vācietis stāsta, ka viņš gribētu, lai viņa vārdā ir nosaukts muzejs. Tur tiek rādīts visas viņa filmas, viss ir pa minūtēm, pa sekundēm izsvērts, viss ir absolūti precīzs. Un viss vienmēr ir iegrāmatots vai datorizēts, vai kā nu tad būs pēc 100 gadiem. Krievs stāsta, ka viņš gribētu, lai Maskavas kino institūtā GIKā ir viņa vārdā nosaukta klase, lai ir festivāls, kas notiek viņa vārdā, lai tiek rādīts viņa filmu retrospekcijas, un lai studentiem ir stipendija viņa vārdā nosauktā. Vudijs Allens saka, ka viņam visam no šitā neko nevajagot. Viņš vislabāk gribētu, lai pēc 100 gadiem par viņu saka, ka neskatoties uz savu diezgan cienījamo vecumu, viņš vēl turās diezgan labi. I guess they live upstairs. Tāda varbūt ir tā Vudija Allena tā atslēga. Faktiski tā viņa attieksme pret pasauli. Un take it easy. Where are Haley's parents? Haley's parents? Yeah. Welcome, welcome. Such a big pleasure to meet you. Oh, sorry if I'm not cleaned up. I work all day. But please, come to our place. We live over there. Oh, please, thank you. Come, thank you follow so me. much.